Šoreiz taisīsim Ziemassvētku rotājumu ar noslēpumu. Ņemam līmi. To līmi sākumā nedaudz uz vienas malas uzlīmējam. Tā, un pamazām sākam likt klāt. Un tagad mums ir jāpagaida, kamēr viņš pišķiņi sažūs. Un ķersimies pie cepures. Atkal ķeramies pie līmes. Un sniegavīram cepurei uztaisīsim mazliet pulku. Un tad liksim klāt mazliet zilu filcu. Un tad es viņus piespraudīšu ar adatiņu. Tādī putuplastā adatiņi ļoti labi spraužās iekšā. Bērniem noteikti patiks tāda lieta, ka var tā iespraust. Daļa no cepures mums ir gatava. Tagad mēs paņemam atkal līmi un uz tās kastes vāciņa viņu mazliet uzlīmējam, uzliekam virsū, lai pēc tam mēs varam to cepures daļu tur pielikt klāt. Tā. Un tas mums arī atkal mazliet pacietīgi jāpagaida, kamēr viņi mazliet sažūs. Šis būs jau labi sažūs, un lai mums atkal veidojas sniegavīrs, sniegavīram parasti ir interesanti seja, tāda smieklīga tāda. Vēl viņam tādas uzacis un sniega piku deguna vietā. Tagad mēs tieši tādā pašā veidā pielipināsim viņam klāt pogas. Pirms tam bišķiņu uzliekam līmi šitenkli virsū. To es jau paspēju izdarīt. Tagad mums vajag sārtus vaigus. Pusi salā nosēdējies. Tāds foršs. Tagad sniegavīram vajag vēl rokas ar maziem žagariņiem rokā. Vai slota, piemēram. Nu, lūk, sniegavīrs gatavs. Bet kur noslēpums? Noslēpums ir tāds. Viņš patreiz ir tukšs. Bet mēs viņā sabērsim iekšā končas. Īstenībā tāds sniegavīrs var būt arī ļoti labs dāvana iepakojums. Un tad ņemam bāciņu un uzliekam virsū. Nu ko, mūsu sniegavīrs gatavs.